Šo laiku, kamēr visi pieslēdzas, tikmēr, jā, nedaudz varbūt iepazīsimies. Es ļoti priecāšos, ja jūs ieslēgsiet arī savas kameras. Ja ļoti kameras negribas ieslēgt, tad var palikt tāpatās. Bet es labprāt uzzinātu, no kurienes jūs esat pieslēgušās šodien. Jo ir interesanti, vienmēr ir interesanti uzzināt, kāda ir tā geogrāfija, kāds ir tas, kāda ir tā mūsu geogrāfiskā amplitūda, kurā mēs parasti atrodamies attālināti. Jo, ja mēs esam klātienē, mēs esam visi vienā vietā. Ja mēs esam attālināti, tad mēs varam pieslēgties no jebkuras vietas. Daugavpils, Ilze, kolosāls, super, paldies! Pirmā atbilde. Es laiku pa laikam jums aicināšu šodien nedaudz pieslēgties arī čatiņam un padarboties drusciņā arī interaktīvi. Un es domāju, ka mēs varam sākt prezentāciju. Es lieku ekrānu. Ceru, ka var redzēt. Lūk, un šodien mūsu tēma ir parunāt par cilmšūnām un ar ko tieši īpaša ir nabassaite. Kamēr slēdzas tālāk klāt arī pārējās meitenes, nedaudz iepazīstināšu ar sevi. Tātad mani sauc Mārīte Muntre, un, ja tā godīgi, tad es jau ar Cilmšūnu banku esmu saistīta 12 gadus, gandrīz 12 gadus, vasarā būs 12 gadi, un tādā vai citādā formā es esmu bijusi klāt diezgan daudzām norisēm, daudziem pasākumiem, un sāku es Cilmšūnu bankā kā juriste, nodrošināju līgumiskās puses gan ar klientiem, gan ar ārstniecības iestādēm. Vēlāk sāku tulkot arī dažādus materiālus, informatīvos materiālus, tostarp arī dažādus juridiskos dokumentus klientiem, kas nerunā latviski. Vēl pēc kāda laiciņa es kļuvu par certificētu ISO kvalitātes vadības speciālisti un arī nodrošināju Cilmšūnu bankai diezgan daudz tieši kvalitātes vadības pakalpojumus, un esmu piedalījusies jau 4 auditos, reizi 2 gados Zaļu valsts aģentūra auditē Cilmšūnu banku, lai mēs atbilstu visiem noteikumiem un strādātu kvalitatīvi, nodrošinātu jums visu kvalitatīvāko pakalpojumu. Tātad tas ir arī bijis tas, ko es esmu darījusi diezgan ilgu laiku un ar vislabāko sirdsapziņu un patiešām, lai ievērotu visus normatīvos aktus. Lūk, bet tādā paralēli tiem darbiem, kurus es veicu ikdienā, es ļoti daudz mācos. Man patīk mācīties, un es apgūstu dažādas lietas, ar kurām es sākotnēji domāju, ka tās noderēs tikai man, bet vēlāk es saprotu, ka tās noder arī citiem cilvēkiem, un es viņas apgūstu padziļināt, un tad es ar šīm paralēlajām lietām arī citiem cilvēkiem palīdzu. Un viena no tādām lietām ir neirografika. Es esmu neirografikas instruktore un estētiskais coach, un caur šo neirografikas ļoti interesanto zīmēšanas metodes palīdzu cilvēkiem risināt dažādas situācijas savā dzīvē. Un, jā, papildus es arī palīdzu cilvēkiem uztrenēt laimes līmeni, jo laimi tieši tāpatās kā muskuļus un tieši tāpat kā atmiņu var trenēt. Mēs varam izvēlēties. Laimīgam cilvēkam tā ir izvēle. Mēs varam katru dienu izvēlēties, vai nu mēs smaidām, vai mēs nesmaidām. Lūk, tā kā tas tāds īsais ievadiņš par mani. Ja vēl kāds ir, jā, es redzu, ka vēl ir pieslēgušās meitenes, ierakstiet arī jūs, no kuras vietas jūs šodien esat pieslēgušās. Ilze ierakstīja, ka ir no Daugavpils. Es priecātos uzzināt arī no kuras citas vietas ir pieslēgušās citas meitenes. Lūk, tā kā tas ir īsumā par mani, bet šodien parunāsim vairāk par to, kā strādā mūsu organisms. Un mūsu organisms, es ļoti gribētu ticēt, ka jūs man piekritīsiet, ka tas ir ļoti unikāls organisms. Tas ir kaut kas, kas spēj pats sevi atjaunot un pats sevi izveseļot. Un jāteic tā, ka tikai cilvēki, kuri nav tā padziļināti pētījuši savu organismu vai nav iedziļinājušies bioloģijā vai medicīnā vai zinātnē, lai saprastu, kas ar mums notiek un kā mēs vispār funkcionējam. Par to varbūt nenojaušu, bet
Mūsos ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams veselīgai un laimīgai dzīvei, taču ir tā, jā, ka dažreiz dažādu apsvērumu dēļ, dažādu vilinājumu vai kārdinājumu dēļ, mēs tā kā varbūt nerīkojamies tā, kā mūsu organisms būtu gribējis. Mēs varbūt ēdam kaut ko ne tā, kā vajag, ne pavisam veselīgi. Mēs varbūt lietojam tādas vielas, kuras varbūt mūsu organismam nevisai patīk. Mēs nevienmēr ieklausāmies savā iekšējā balsī un tādējādi varbūt drusku kaitējam sev. Tas ir neapzināti. Es ticu, ka tas ir neapzināti. Tāpēc es priecājos, ka mēs dzīvojam tādā ļoti lielu iespēju un milzīgu atklājumu laikmetā, ka cilvēks ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem spēj ielūkoties, kas mūsos ir iekšā. Un tad zinātnieki velta ļoti, ļoti daudz laika, lai izpētītu, kas mūsos ir iekšā, kā mēs funkcionējam, kā mēs darbojamies un kas liek mums justies varbūt slikti vai tieši otrādi, kas liek mums justies labi, kā notiek pārēj, piemēram, no negatīvām emocijām uz pozitīvām emocijām. Un šeit ir pavisam īsts video, īsa animācija par to, kā zinātnieki ir saskatījuši, viņi ir saskatījuši, kā notiek proteīna kinezīna darbība, kā viņi ir iztēlojušies, ka šādā veidā šis mazais kriksis nes endorfīnu uz mūsu smadzenēm. Tātad nes laimes hormonu uz mūsu smadzenēm, lai mēs būtu laimīgi. Un tad es vienmēr domāju, kā tas ir iespējams? Kā var vispār tas mazais kriksis zināt, kur viņam ir jāiet, kas viņam ir jādara un kāpēc viņam tieši tas ir jānes tur, kur viņam ir jānes. Bet tas viss vienkārši liecina par to, ka mēs it kā saprotam, mums it kā ir skaidrs, ka viss darbojas vienā sistēmā, bet es tajā pašā laikā īsti nesaprotu, kā viss notiek, kā tas mazais kriksis, kā jebkura mazā šūniņa zina, kas viņai ir jādara manā organismā. Un es no vienas puses priecājos, ka es neesmu vienīgā, kas uzdod šo interesanto jautājumu, jo arī savās lekcijās, piemēram, Latvijā zināmākais anesteziologs Pēters Kļava arī uzdod šos pašus jautājumus. Kā viss notiek? Jāsaka tā, godīgi, uz šo jautājumu es visticamāk šeit nodarbībā jums neatbildēšu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka zinātnieki ir atraduši likumsakarības, ir sapratuši, kas mūsos ir iekšā un ka noteiktās situācijās noteiktas šūnas rīkojas noteiktā kārtībā. Un tad pastāv zināma sistēma. Un katrai šūnai mūsu organismā ir noteikta funkcija un noteikta vieta. Un šīs šūnas zina, kas viņām ir kurā brīdī jādara. Par cilvēku uzbūvi, par šūnu uzbūvi, par ļoti, ļoti smalkajām šīm lietām jūs varat uzzināt vairāk bioloģijas grāmatās vai kādos citos avotos. Tikai aicinu jūs būt nedaudz uzmanīgus ar Wikipēdiju, jo Wikipēdija nav tas drošākais avots. Tā kā izvēlēties drošus avotus, kuros skatīties informāciju, kuros papētīt vairāk, kā tas ar mums notiek, kā mēs funkcionējam, kā mūsu šūnas zina, kurā brīdī ko darīt. Un šodien mēs tieši parunāsim vairāk par cilmes šūnām, jo tās ir unikālas šūnas, kuras var nosaukt par mūsu visu šūnu pirmšūnām, audu un orgānu un šūnu priekšteči. Tā kā mums visiem, katram ir sava mamma, tad var teikt, ka cilmes šūnas ir citu šūnu un citu orgānu mammas. Ja? Un to galvenā īpašība ir spēja saglabāt savu daudzumu, daloties un spēja diferencēties, jeb pārvērsties par citām šūnām, par dažādos šūnu veidos un dažādos orgānos. Un tas tikai apliecina man iepriekš teikto par to, ka mūsu organisms ir ļoti unikāls, un viņam no pašas dzimšanas brīža jau ir tāda iestatīta, ieprogrammēta spēja atjaunot. Tātad radīt jaunas šūnas vai aizvietot vecās šūnas vai bojātās šūnas. Ir tā, ka laika gaitā mūsu organisms noveco, neizbēgami šo šūnu skaits samazinās. Mēs dzīvojam ļoti aktīvu dzīvi. Mēs patērējam daudz un dažādas pārtikas produktus, kas varbūt nevienmēr mums ir veselīgi. Mēs dzīvojam tehnogēnā un tādā redzamā un neredzamā piesārņojuma piepildītā pasaulē. Un tas viss ietekmē mūsu šūnu stāvokli. Vai nu tās ir laimīgas un palīdz mums būt laimīgiem, vai arī tieši otrādi tās kļūst nedaudz nelaimīgas un sāk pret mums cīnīties, vai pret savu organismu sāk cīnīties.
Un tieši tāpat arī organismam novecojot, pārdzīvojot dažādus slimību stāvokļus vai smagas saslimšanas, vai arī kaitīgi ieradumi dēļ, piemēram, alkohols vai nikotīna lietošana, nu, vai kādu citu apreibinošu vielu lietošana. Tas viss ietekmē šo arī cilmšūnu stāvokli, bet vispār mūsu organismu stāvokli, un tās rezerves zūd. Un ar laiku, protams, viņas samazinās, un līdz ar to arī samazinās organismu pašatjaunošanās spēja. Un līdz ar to tas tiešā veidā ietekmē un var traucēt dažādu orgānu normālu funkcionēšanu. Cilvēkā ir divi šūnu, tad cilmes šūnu veidi. Nu, tie lielākie un svarīgākie. Tātad tās ir hematopētiskās cilmes šūnas un mezenhimālās cilmes šūnas. Hematopētiskās cilmes šūnas, tās ir asinsradas cilmes šūnas, un viņas veido asins šūnu daudzveidību. Tātad nosaka imunitāti, cīnās ar infekcijām, transportē skābekli un piedalās asins recēšanas procesos. Hematopētiskās cilmes šūnas ir iespējams iegūt no kaulu smadzenēm, no perifērajām asinīm, un arī no nabasaites asinīm. Un, ja pirmajās 10 gadēs pēc cilmes šūnu atklāšanas gandrīz vienīgais cilmes šūnu avots, nu, kā jūs visi noteikti zināt, bija kaulu smadzeņu cilmes šūnas, tad no 1988. Gada, kad pirmo reizi tika veikta terapija ar nabasaites asins cilmes šūnām, šī terapija uzreiz bija veiksmīga, un kopš tā brīža nabasaites asins cilmes šūnas ir ieņēmušas ļoti, ļoti nozīmīgu vietu tieši terapijā, un tās ir kļuvušas ļoti pieprasītas. Otrs cilmes šūnu veids ir mezenhimālās, jeb stromālās cilmes šūnas, un tām savukārt piemīt tāda spēja pārvērsties jebkurā mūsu organismu šūnā vai audos, kaulos, skrimšļos, saistaudos. Tāpat tās var veidot arī asinsvadu elementus. Un pateicoties šādām bioloģiskām funkcijām, mezenhimālās cilmes šūnas ir kļuvušas par ļoti, ļoti pieprasītu tieši reģeneratīvajā medicīnā. Un, jā, tikko apskatījām divus svarīgākos veidus cilmes šūnām, tātad kādas ir cilmes šūnas, un vienkārši vēlreiz kopsavilkumā gribu uzskaitīt, tātad, kur šīs cilmes šūnas var iegūt mūsu organismā. Tātad kaulu smadzenēs, taukaudos, perifērijās asinīs, nabasaites un placētas asinīs un nabasaites un placētas audos. Un tagad es jūs aicinu izmantot čatiņu un padomāt un pateikt, ierakstīt čatiņā varbūt, kā jūs domājat, kuras no šīm cilmes šūnām nevar iegūt jau dzīves laikā. Tātad cilvēkam jau pieaugušā vecumā, kuras no šīm šūnām nevar ierakstīt čatiņā. Nekautrējieties. Nu labi, nemocīšu jūs ilgāk. Tātad tās šūnas, kuras nevar iegūt dzīves laikā jau pieaugušam cilvēkam esot, kāds kaut ko ir ierakstījis. Pēdējie divi varianti, jā, tieši tā, paldies par atbildi. Tātad nevaram iegūt mēs jau mūsu dzīves laikā tās cilmes šūnas, kas ir nabassaitē. Un, jā, tas ir vienīgais brīdis, kad viņas var iegūt tieši bērniņam dzimstot. Jo, nu, ir tā, ka tad, kad piedzimst bērniņš, nabassaite, placenta, viņa ir pieejama mums, bet pēc tam, kad mēs jau esam pieauguši, tas ir tas materiāls, kas mums vairs nav pieejams. Un kāpēc šīs šūnas ir tik īpašas? Kāpēc viņas tiek uzsvērts kā tik ļoti īpašas un ar ko viņas atšķiras no citām šūnām? Pirmkārt, jau atšķiras ar to ar iegūšanas procesu, tātad vienreiz mūžā to var izdarīt. Otrkārt, atšķiras ar vienkāršību. Un treškārt, atšķiras ar to, ka šīs šūnas ir pašas tīrākās, pašas, nu, teiksim, dzīves laikā pieredzi neuzkrājušās šūnas. Viņas ir tādas, kurās nav vēl mūsu dzīves pieredzes, nav mūsu piesārņojuma, nav nekā kaitīga. Un tāpēc man īstenībā ļoti patīk šis mazais komiksiņš, jo
Šis te, es viņu esmu nosaukusi par mazo. Šis mazais ir nabas saites vai no asins, vai no mezenhimālā cilmes šūna, tātad tā auda cilmes šūna, kuru patiešām, kad pieaugs, var kļūt par jebkuru mūsu organismu šūnu. Un, tāpēc, ka tā ir pati tīrākā, tur nav nekādu piemaisījumu. Un atkal aicināšu jūs ierakstīt čatiņā, vai jūs atceraties, kur palika jūsu nabas saite. Es nezinu, kura no jums šobrīd ir bērniņa gaidībās vai nav bērniņa gaidībās, bet miskas te. Jā, ļoti labs jautājums. Tieši tā. Es pieņemu, ka jums tāpat kā man, ja vien nav kaut kur noglabāts, tad, un tāpat kā vairumam, es gribētu teikt 99% šīs planētas iedzīvotāji, nabas saite visticamāk ir nonākusi bioloģiskajos atkritumos. Un arī mana un manu bērnu nabas saite tieši turpat nonāca, jo pirms 20 gadiem, tad, kad man par šo stāstīja, tad tā vēl bija zinātne, kuru es nesapratu. Tā bija zinātne, tā bija vīzija par nākotni. Un, jā, es šo iespēju neizmantoju, un es tikai tagad spēju to saprast un novērtēt, kas ir tas, ko es atļāvu aizlaist nebūtībā. Tādēļ man ir jāteic, ka es patiešām priecājos, ka jūs dzīvojat un jūs esat tādā vecumā un tādā laikā, kad mana nākotnes vīzija par to, ko es domāju, kas ir mana nākotne un kas ir tā zinātnes attīstība, ka tā ir jūsu tagadne šobrīd. Šobrīd tā tagadne jau ir pienākusi un medicīna ir attīstījusies ļoti, ļoti strauji. Un šobrīd jau šo materiālu var ne tikai saglabāt, bet var arī izmantot terapijā. Un tas ir fantastiski. Tā ir iespēja gūt labumu no kaut kā tāda, kas citkārt patiesībā nevienam nav vajadzīgs. Un neviens cits izņemot jūs to nevar izmantot. Un kāpēc es minēju, ka tas ir materiāls, kuru neviens cits nevar izmantot, un patiesībā tas arī ir materiāls, ar kuru nevienam nekas netiek atņemts. Šeit ir slaids ar jautājumu, vai tas ir ētiski un vai tas ir sāpīgi. Kādēļ es izvēlējos par šo tēmu parunāt? Tādēļ, ka pagājušajā gadā Eiropā un Latvijā, un ne tikai pagājušā gadā, bet pagājušā gadā īpaši mēs saskārāmies ar šo jautājumu, ir uzjundījis jautājums par to, ka pārgriežot nabas saiti pēc aptuveni minūtes vai 3 minūtēm, bērnam kaut kas tiek liekts. Bērns nesaņem pilnīgi visu, ko viņš varētu saņemt no māmas, vēl esot vienā sasaistē ar nabas saiti. Ka viņam kaut kas tiek atņemts. Tāda bija diskusija, diezgan asa bija diskusija. Godīgi teikšu, nezinu, kurš šo tendenci iesāka, bet pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka šī diskusija turpinājās, un diezgan daudz arī ārsti par to ir runājuši un diskutējuši, un mēģinājuši saprast tos argumentus par un pret, un saprast, kā tad ir ar to neieviešanu. Bet runājot ar ārstiem, ir pat dzirdēts, ka ir tādas mammas, kuras saka, es vēl gribu ar to bērniņu kopā vienā sasaistē būt, ar nabas saiti sasaistīt vēl 40 minūtes, vai pat dzirdēt tādu gadījumu 2 stundas, mazais uz vēdera, un tagad gaidām, ka kaut kas tur vēl turpinās, kaut kas tur turpinās vēl nodoties no māmas bērniņam, bet būsim reāli. Pati neesmu redzējusi, bet zinu, ka mums ir arī doktori, kuri var to apliecināt, un ir vecmātes, kas var to apliecināt, kuras katru dienu nodarbojas ar to, ka palīdz mazajam nākt pasaulē, un viņas redz, kas notiek un kāds notiek. Pēc 15 minūtēm burtiski nabas saite jau ir sausa, no tās vairs neko nevar paņemt, un patiesībā caur nabas saiti no mammas pie bērna nekas vairs nedodas jau pēc 15 minūtēm. Tas ir tas, es, protams, neesmu ārsts, mēs varam par to diskutēt un strīdēties, bet es domāju, ka šis nav šīs dienas prezentācijas temats, vienkārši, lai jūs saprotat, ka ir jāpaņem vairāk informācija, bet tiešām no speciālistiem. Nevis, ko viena mamma teica vai ko kāds kaut kur teica, bet tiešām no speciālistiem, kuri ikdienā katru dienu redz situāciju, ir mācīti, zina, kā tas notiek.
Otrs aspekts, par kuru notiek diskusijas, un arī ir dzirdēti jautājumi, cik tas ir ētiski vispār kaut ko tādu darīt. Vai tas nepārkāp kādas reliģiskas vai ētiskas normas? Es teikšu tā, manuprāt, pilnīgi noteikti nē, jo bioloģiskā materiāla paņemšanas procesā pirmkārt tas ir nesāpīgi, otrkārt nevienam nekas netiek nodarīts, tātad netiek nodarīts nekāds kaitējums. Netiek veiktas nekādas papildu manipulācijas. Tas materiāls vienkārši ir tas, kas vairs nav mūsu organismā, tas, kurš tiek nogriezts jebkurā gadījumā, jo nabasēta tiek nogriezta jebkurā gadījumā. Jūsu mazulis ar to nevarēs staigāt visu atlikušo dzīvi, un paldies Dievam, ka tā. Jo tas droši vien nebūtu ļoti estētisks skats, ja mazulim kaut kur kaut kāds gaļas gabaliņš vēl turpinātu karāties. Tad tas ir kaut kas, ko daba ir paredzējusi jau no pirmsākumiem, ka tas mums nav vajadzīgs. Tātad mūsu organismā, mūsu ikdienas dzīvē, to mums nevajag. Taču zinātnieki ir sapratuši, ka tajā ir unikāls šūnas, kuras mēs varam saglabāt un kuras mēs vēlāk varam nākotnē izmantot. Un līdz ar to tas neskar ne ētiskos, ne reliģiskos kādus jautājumus, un aicinājums arī nejaukt šo procesu, šo te nabasaites paņemšanas procesu un asins un gabaliņu saglabāšanu ar tiem pētījumiem, kas tiek veikti ar embriju šūnām vai ar maziem nedzimušiem bērniem. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Par to mēs šodien nerunājam, bet šis nav tas gadījums. Jā, par to, protams, tur var skatīties, cik tas ir ētiski un tā, bet šis nav tas, par ko mēs šodien runājam. Tātad nabassaite ir kaut kas, ko daba ir paredzējusi, kas mums visā nākamajā dzīvē, tīri mūsu ķermenī, mūsu organismā, viņš nav, viņš ar mums kopā neturpina dzīvot, bet viņš var turpināt, tas gabaliņš. Tas materiāls var turpināt dzīvot citā formā un pēc tam atgriezties pie mums jau citā veidā un palīdzēt mums atkal organismam atjaunoties. Un tie vecāki, kuri spēj šajā mazajā miesas gabaliņā saskatīt drošību savai veselībai, viņi saglabā šo materiālu cilmes šūnu bankā. Un kā es minēju, tas mirklis izlemšanai vajag vai nevajag, ņemsim vai neņemsim, ir aptuveni 15 minūtes. Kādreiz varbūt ilgāk, patiesībā kādreiz varbūt pat īsāks tas brīdis, jo fizioloģiskie procesi ir ļoti dažādi un arī dzemdību procesi ir dažādi, tāpēc labāk ir saņemt visu informāciju pirms dzemdībām, lai nav pēdējā brīdī jāmēģina saprast, gribu, negribu, vajag, nevajag. Jo tā nav piena paka, kuru pēc tam mēs varam jebkurā brīdī aiziet uz veikalu nopirkt. Tāpēc tas ir diezgan nopietnas lēmums. Un tas brīdis pateikt jā vai nē, ņemam vai neņemam, burtiski ir 15 minūtes. Un tāpēc, lai nav tajās 15 minūtēs ļoti, ļoti jāstreso, es iesaku jums vienkārši izsvērt šo te informāciju ļoti, ļoti no visām pusēm un izdomāt visus par un pret. Ko tad var saglabāt? Ko var saglabāt tieši no pašas nabassaites un ko saglabājam mēs savā bankā? Tad mēs saglabājam divu veidu materiālu, nabassaites asins cilmes šūnas, un tās ir cilmes šūnas, kuras var izmantot klīniski apstiprinātās jau terapijās, aptuveni 86 dažādos pielietojumos tieši saistībā ar hematoloģijā. Tātad ar asins vēžiem saistītās terapijās. Vēl nabassaites asins cilmes šūnas šobrīd tiek izmantots arī klīniskajos pētījumos, arī citos pielietojumos, citās jomās. Un pirmais nabassaites asins cilmes šūnu pielietojums, kā es iepriekš arī minēju vienā slaidā, notika 1988. gadā. Un šis cilvēks, viņš ieguva šo te terapiju, un šobrīd šis cilvēks ir pieaudzis cilvēks, absolūti vesels, jūtas laimīgs, viņam ir ģimene, viņš strādā, un viņš ļoti labprāt arī piedalās dažādās konferencēs un stāsta par savu pieredzi. Kopš tā brīža visā pasaulē ir notikušas jau vairāk nekā 60,000 nabassaites asins cilmes šūnu transplantācijas, tātad terapijas visā pasaulē. Otrs šūnu veids, ko mēs saglabājam, tātad otrs moments, tas ir audu cilmes šūnas, un audu cilmes šūnas tiek iegūtas paņemot aptuveni 10-15 centimetrus garu gabaliņu no nabassaites un no tā izdalot laukā cilmes šūnas.
Šīs savukārt ir ļoti, ļoti tādas, jāsaka tā, iedarbīgākās no vienas puses, no otras puses visunikālākās, jo viņas spēj ļoti ātri diferencēties, viņas spēj pārvērsties dažādās augu šūnās. Un tā pašā laikā viņas ātri dalās un ātri vairojas, un šo šūnu pielietošanai terapijā nav vajadzīga sadarība. Pretēji, kā tas ir asins cilmes šūnu gadījumā. Asins cilmes šūnu gadījumā ir jāskatās donora sadarība ar saņēmēju sadarību, ja? Tā ka tas ir drusciņi sarežģītāk. Audu cilmu šūnas šobrīd gan pagaidām tiek izmantotas klīniskajos pētījumos, bet klīniskie pētījumi nenozīmē, ka tie ir eksperimenti, absolūti nē. Vienkārši, lai tā būtu apstiprināta terapijas metode, ir jāveic noteikts pētījumu skaits, ir jāsasniedz noteikti rezultāti, un tad, kad tas kvantitatīvais daudzums būs sasniegts, tad arī viņi varēs apstiprināt kā klīniskās terapijas metodu un izmantot jau tādā apstiprinātā veidā. Bet rezultāti ir labi, ļoti labi, un diezgan daudz pielietojumu ir, un tātad tie kvantitatīvie rādītāji mums arī, un arī kvalitatīvie rādītāji. Ja pavisam īsi, tad kopš Latvijā darbojas Cilmes šūnu banka, jau ir pagājuši 20 gadi, un kopā ar Famikort grupu, kas ir mūsu mātes uzņēmums, kas bāzējas Polijā, darbojamies jau 20 gadus, un pa 20 gadiem jāteic, ka diezgan daudz jau pacienti ir saņēmuši terapiju gan ar nabasaitas asins cilmes šūnām, gan ar audu cilmes šūnām, un šajā slaidiņā varat redzēt, ka lielais vairums tomēr ir bijis audu cilmes šūnas, jo tas pielietojums ir plašāks, un savukārt nabasaitas asins cilmes šūnas ir pielietotas drusciņu mazākā daudzumā. Un, ja par tām, kā piemērus es varu minēt, tad hematoloģijā tātad ir asinsvēži, neiroloģijā tā būtu bērnu cerebrālā trieka, endokrinoloģijā par asinīm, ja mēs runājam, tad tā ir pirmā tipa diabēts. Tātad tas ir tas, kur šīs šūnas ir izmantotas. Savukārt nabasaitas audu cilmes šūnas ir izmantotas acu slimībām, visbiežāk tas ir bijis redzes nervu atrofijas gadījums. Hematoloģijā parasti pie transplantāta atgūšanas, un tad, ja ir transplantēts kāds cits orgāns, tad mēdz gadīties, ka organisma, tā saņēmēja organisma šūnas atpazīst to kā svešķermeni un īsti negrib pieņemt. Un tad nāk tālāk nabasaitas audu cilmes šūnas, kuras palīdz tā kā sakomunicēt tām jaunajām šūnām ar visu organismu šūnām. Neiroloģijā, jā, tiek pielietots bērnu cerebrālajā triekā un smadzeņu hipoksijas gadījumos, ortopēdijā visbiežāk tas ir pie ceļu locītavām un mugurkaulu smadzeņu bojājumiem, un arī dermatoloģijā un citās jomās arī var pielietot. Un kā jūs redzat no slaidiņa, tad tas pacientu vecums ir pat no zīdaiņa līdz 86 gadiem. Ja? Tas vienkārši liecina par to, ka nav vecuma cenza vai vecuma šķēršļi, ja, pielietojumi. Man tikai ir jāskatās, protams, kāda ir terapija un vai tā terapija vispār ir pieejama konkrētajā brīdī. Par mūsu klientiem pavisam īsi, jā, kā es vienā brīdī minēju, ka tā mana vīzija par nākotni, mana vīzija par zinātni un medicīnas attīstību pirms 20 gadiem, par ko man stāstīja, ir jūsu realitāte, un šobrīd mēs jau arī varam runāt par to, ka arī mūsu Cilmes šūnu banka ir palīdzējusi saviem klientiem un cilvēkiem, Latvijas cilvēkiem, saņemt terapiju ar Cilmes šūnām. Un no 20. gada līdz 23. gadam mums aktīvi darbojas pacientu koordinators, tā ir mūsu doktere, viņa saņem pieprasījumus no klientiem un viņa tālāk jau sakoordinē to procesu. Un 6 pacienti jau ir saņēmuši terapiju līdz 23. gada beigām. Un jāteic tā, ka tie ir bijuši bērni, pārsvarā tie ir bijuši bērni, un ar ļoti smagām, tiešām ļoti smagām diagnozēm. Tas ir bijis autisms, bērnu cerebrālā trieka, Mavrija sindroms, galvas smadzeņu trauma, un visi šie bērniņi ir bijuši vecumā no 2 līdz 12 gadiem. Tas ir bijis vecums, kad tika sākta terapija. Un viņiem pirms terapijas bija tādi stāvokļi, kā ļoti tādas krasas garstāvokļu maiņas pat ar agresijas lēkmēm, muskuļu vājums vai redzes traucējumi vai fiziskas vai garīgas attīstības traucējumi. Kā jūs varat iedomāties par šādām smagām diagnozēm?
Un vairumā gadījumu šie pacienti ir saņēmuši 3 līdz 5 terapiju kursu, un vecāki novēroja tomēr uzlabojumus. Viņi novēroja uzlabojumus, jo viņi pamanīja, ka ir uzlabojusies miega kvalitāte, ka viņi ir kļuvuši emocionāli varbūt tā kā vairāk uztveroši, viņi ir kļuvuši līdzestīgāki vai līdzdarbojas rehabilitācijas procesiem, ir mazinājušās agresijas lēkmes un, jā, pat vienā gadījumā varēja pārtraukt vai samazināt zāļu devu blaknēm, kas bija, ja, tad nezinātājam varētu šķist, ka tas, kas tas ir, uzlabojies miegs, jā, vai tur līdzestība rehabilitācijā, bet patiesībā, varētu šķist, ka tas nav nekas tāds dišs, bet es domāju, ka tiem vecākiem, kas ikdienā kop šos te bērniņus, viņiem tas ir ļoti, ļoti liels atspaids, tādēļ, ka viņiem kļūst kaut nedaudz vieglāk ar viņiem darboties, un viņiem rodas cerība, ka šie bērni kaut kādā brīdī varbūt tomēr būs patstāvīgāki, jā, varbūt varēs sevi kaut kādā brīdī apkopot. Protams, ka neviens nedomā, ka viņi kļūs par superzvaigznēm vai baletdejotājiem vai kā citādi, bet jebkurā gadījumā tiek uzlabota tā dzīves kvalitāte. Un 2 no vecākiem ir sapratuši, ka viņu bērniem šī terapija tiešām ir palīdzējusi, un viņi ir izlēmuši turpināt terapiju arī nākamajā kursā. Viņi ir pieteikušies uz nākamo kursu, un pagājušā gada nogalē jau atkārtoja kursu un ir jau paredzēts arī šogad, jā, šie tie zaļie cilvēki, viņi ir paredzēts tātad turpināt šo te kursu. Tas liecina par to, ka vecāki ir novērtējuši šo iespēju, un mēs esam savukārt priecīgi par to, ka mēs varam palīdzēt šādiem bērniem. Jā, papildinu slaidu vēl ar cilvēciņiem, un jāteic, ka ja līdz 23. gada nogalē mums ir bijuši 6 pacienti, tad jau šogad mēs esam tikai 3. mēnesī, bet mums jau ir vairāk pacientu, kurus mēs koordinējam, kuriem ir jau notikusi terapija vai kuri ir paredzēti šogad vai tuvākajā laikā uz terapijas izmantošanu. Tātad tas nozīmē, ka notiek aktīvāka informācijas iegūšana, cilvēki uzzina vairāk, viņi saprot labāk, viņi orientējas labāk tajā, kādas ir viņu diagnozes un kādas ir viņu ārstniecības iespējas. Un jau slēdzot līgumu ar mums, viņi jau ir sapratuši jau vairākos gadījumos, kā viņi šo te materiālu izmantos. Tātad tas nav tā, ka mēs slēdzam līgumu ar domu, ka varbūt nākotnē vai vispār, ka mums nevajadzēs, bet ir jau skaidrs, kā to materiālu izmantot. Un tātad šogad terapiju jau ir saņēmis vīrietis, pirmais pieaugušais, 34 gadi, kuram ir bijusi mugurkaula trauma, un viņš ir kļuvis paralizēts. Un tad, kad jau 22. gadā viņi nāca pie mums slēgt līgumu, viņi mums par to nestāstīja. Mēs uzzinājām par to vēlāk, bet viņiem jau bija skaidrs, ka bērniņam dzimstot, viņi saglabās materiālu tieši ar domu, ka varētu palīdzēt tētim uzlabot viņa stāvokli, veselības stāvokli. Un, jā, viņš janvāra beigās devās uz terapiju. Protams, ir ļoti pāragri spriest par rezultātiem, jo paralēli notiek arī rehabilitācijas procesi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Bet ir jau kaut kādi mazie signāliņi, kas liecina par to, ka ir kaut kas savādāk. Ja, mēs nevaram teikt, ka tas tiešām ir tieši tas, kas ir no cilmšana. Mēs ļoti ceram, ka tas tā ir, bet nav tāda pilnīgi skaidra atbilde jā vai nē. Un tad neviens nevar apgalvot, ka tas nepalīdzē. Tieši tāpat neviens nevar pateikt, ka tieši tas ir tas, kas palīdzē. Bet kopsumā tas viss darbojas un tas strādā. Un vēl terapija ir saskaņot šogad pieaugušai sievietei, kas, starp citu, ir arī mūsu vecmāte. Viņas mazmeitiņai dzimstot, viņa sarunāja, ka šo te materiālu varētu izmantot viņas ceļu locītavu ārstēšanai. Jā, viņai ir 60 gadi, tātad tas ir atkal viens moments, kur mēs varam skatīties, kā tas attīstīsies un kā tā terapija palīdzēs konkrēti šim cilvēkam. Jā, vēl ir saskaņota terapija vienai mazai meitenītei, kurš atkal ir gadījums, kad mēs dzīvojam, mēs gaidām bērniņu, mamma ir vienkārši priecīga, viss notiek viegli un ar prieku, bet mēs nezinām, kā var kaut kas mainīties dzīvē, vai kaut kas var mainīties. Var mainīties, var nemainīties, bet šis ir tas gadījums, kad dzemdībās viss krasi sagriezās kājām gaisā.
Un, jā, bērniņam ir smadzeņu bojājumi, piedzimstot bija smaga asfiksija, un te ir jāteic, ka vecāki droši vien, ka ir pateicīgi paši sev par to, ka viņi pieņēma lēmumu pirms dzemdībām saglabāt šo te materiālu, jo tagad apsver domu, ka šis materiāls varētu tikt izmantots meitenītes ārstniecībā. Jau, tā kā jau tiek gatavota un piemeklēta klīnika, kurā varētu, un teiksim, tā konkrētā terapija, kur varētu izmantot. Tātad, tas vienkārši liecina par to, ka mēs nekad nevaram būt īsti droši par to, kas notiks nākamajā brīdī. Bet mēs, protams, vienmēr domājam un dzīvojam ar domu, ka viss ir kārtībā. Un patiešām tā arī ir jādzīvo. Mums nevajag dzīvot ar domu, ka kādreiz kaut kur kaut kas notiks. Bet ja mums ir iespēja padomāt par kaut kādu vēl vienu mazu drošības spilventiņu, es ieteiktu to noteikti darīt. Lūk, kā jūs varat nonākt līdz sirds mieram ar mūsu palīdzību? Protams, jūs varat pateikt, ir daudz un dažādi varianti, bet tā kā es šodien jums stāstu par cilmšūnām un tieši par namsēdes cilmšūnām, tad es aicinu jūs padomāt par vairākiem aspektiem. Pirmais, noteikti iegūt maksimāli daudz informāciju. Maksimāli daudz informāciju no profesionāļiem, no cilvēkiem, kas kaut ko no tā visa saprot, un es iesaku nākt uz konsultāciju vai nu pie mums, vai arī pie sava ginekologa vai pie vecmātes, jo tie ir tie cilvēki, kuri vislabāk zina. Tātad, kuri vislabāk zina, ko var darīt, kā var darīt, kur var izmantot. Ja jūs nāksiet pie mums, mums ir dakteri, viņi jums izstāstīs visu medicīnisko pusi, visu to, ko jūs gribēsiet zināt. Protams, konsultācijā jūs ne tikai par medicīnisko pusi, jūs uzzināt arī visu, kā notiek process un līguma slēgšanas, visas detaļas. Jā, tā kā tad, kad jūs esat konsultācijā visu sapratuši, tad jūs nākat pie mums, jūs slēdzat līgumu. Mēs atkal jums izstāstām visas detaļas, gan par maksāšanas kārtību, gan par to, kā notiek informācijas aprite, kurā brīdī kādu informāciju jūs saņemat un kā tie visi procesi notiek. Tad, kad jūs esat parakstījuši līgumu, jūs saņemat kastīti. Jūs saņemat kastīti līdzi, visbiežāk vecāki saņem uz roku šo te kastīti. Un mēs aicinam jūs kastīti nolikt blakus jūsu sommai, kur ir sagatavota došanai tātad uz dzemdību namu. Tad, kad jūs gatavojaties, tad uz dzemdību namu jūs jau saliekat savu visas lietiņas, lai pēdējā brīdī nav par to jāuztraucās. Noliekat blakus kastīti. Dodaties uz dzemdību namā, lai kurā vietā tas dzemdību nams atrastos, nav obligāti Rīgas dzemdību nams. Ņemat līdzi kastīti, nododat kastīti vecmātei, sakat, vēlamies saņemt materiālu. Vecmātes ir apmācītas slimnīcās, un viņas zinās, ko ar šo materiālu darīt. Tātad dodat un uz kādu brīdi aizmirstat un izbaudat dzemdību procesu. Es ceru, ka viņi var arī izbaudīt. Man ir divi bērni, es zinu, kā tas notiek, tā kā tas nav tā, ka es tīri teorētiski par to stāstu. Lūk, tad, kad materiāls dzemdību laikā ir paņemts, atkal viņu sapako kastītē. Kastīti mēs nogādājam Polijas laboratorijā, un laboratorijā notiek materiāla izmeklēšana. Izmeklējumi ir ļoti, ļoti svarīgi tādēļ, lai varētu saprast, vai jūsu materiālā nav kādi piemaisījumi nederīgi, kādas baktērijas, kuras varētu traucēt vēlāk terapijas izmantošanā vai saglabāšanā. Bet pašā laikā arī lai saprastu, tātad, kāds ir jūsu veselības stāvoklis, vai nav kādas infekcijas neatklātas vai pirms tam procesā nezināmas. Tad, kad materiāls ir izmeklēts, tad, kad viņš ir kvalificēts, tad, kad viss ir kārtībā, saprotam, ka materiāls ir derīgs uzglabāšanai, tad mēs jums izsniedzam uzglabāšanas certifikātu, un materiāls tiek nolikts glabāšanai uz nenoteiktu laiku. Uz nenoteiktu laiku, jo ilgākais laiks, kad ir materiāls bijis saglabāts, šobrīd ir 29 gadi, un pēc atkausēšanas materiāls tika izmantots terapijā un ir atzīts tātad ar noteiktām apstiprinātām mērīšanas metodēm un teiksim, tām tehnikām, kā to dara. Tātad ir apstiprināts, ka šis materiāls ir tikpat labs vai gandrīz tikpat labs kā tajā brīdī, kad viņš tika sasaldēts. Tātad tas vienkārši liecina par to, cik labā kvalitātē ir notikuši visi procesi, gan paņemšana, gan apstrāde, gan uzglabāšana. Tātad to materiālu viss ir kārtībā. Un,
Ja nu gadījumā tas brīdis pienāk, ka ka jūs saprotat, ka jums ir kāda situācija, kur tradicionālā medicīna īsti jums nepalīdz, tad ko jums darīt? Ko jums darīt? Jūs vēršaties pie mums, jūs sakāt, man ir tāda un tāda diagnoze, vai jūs varat mums palīdzēt, mums ir saglabāts materiāls, mūsu pacienta koordinators dr. Ines Bolmane saņem jūsu materiālu, saņem jūsu informāciju, tālāk viņa sazinās ar Poliju, saprotot, vai šo materiālu var izmantot tieši pie konkrētās diagnozes. Tad tiek piemeklēts ārstniecības centrs, viena no 1300, aptuveni 1300 klīnikām, kas ir mūsu sadarbības partneri. Tātad skatāmies, kurā no klīnikām var izmantot šo materiālu konkrētajā diagnozē, jo ne katra klīnika, ne visas klīnikas, teiksim, darbojas ar visām diagnozēm. Tā tas būtu pareizi. Tad, kad tas process ir saskaņots, tad tiek izstrādātas zāles, un tās zāles tiek nogādātas konkrētajā klīnikā. Un tad, kad ir viss process saskaņots, tad jūs varat doties uz konkrēto klīniku un saņemt šo terapiju. Tātad mēs esam šeit, lai ne tikai paņemtu materiālu, ne tikai saglabātu, bet lai arī nodrošinātu pilnīgi koordinētu procesu, informācijas apmaiņu, ja, tad, lai palīdzētu jums šo materiālu izmantot tad, kad tas ir tiešām nepieciešams. Mēs bieži vien sakām, ka mēs esam vairāk nekā cilmšūnu banka, jo cilmšūnu banka tajā tradicionālajā izpratnē, tātad tas ir kaut kas, kur kaut kas glabājas, ja, tā ir kāda vieta, kur kaut kas glabājas. Kādēļ mēs esam vairāk? Jo, kā jau tikko stāstīju, mēs palīdzam arī saņemt šo terapiju, ne tikai saglabājam materiālu. Mēs esam Latvijā senākā un lielākā banka. Mēs sadarbojamies ar gandrīz visām slimnīcām. Diemžēl, bet tā tas ir. Mēs nesadarbojamies, mums nav līguma ar Ogres slimnīcu un ar Dobeles slimnīcu. Tātad tās ir slimnīcas, ja jūs vēlaties uz tām doties, tad diemžēl bioloģisko materiālu mūsu nokā tur nevarēsiet saglabāt. Tātad paņemt, jo šo procesu drīkst veikt tikai tajā slimnīcā, ar kur ir noslēgts līgums. Tāpat mēs ļoti rūpējamies par to, lai nāktu pretī klientiem dažādos maksājumu kārtībās, teiksim tā. Mums nav viena kārtība un visiem, jā, mēs tomēr esam diezgan elastīgi. Un skatāmies pēc apstākļiem, tad mums ir tāda tiešām elastīga maksājuma kārtība par dažādiem maksājumiem, kādi ir veicami šajā procesā. Un tā pašā laikā par 2 no rēķiniem jūs varat šo naudiņu samaksāto nodokli dabūt atpakaļ no valsts. Jūs varat iesniegt valsts ieņēmumu dienestā un dabūt atpakaļ tātad samaksāto nodokli. Kādēļ mēs esam vēl vairāk? Jo mēs esam lielā uzņēmumu grupā. Mēs esam Pamikord grupā, kura ir kopumā 35 uzņēmumi. Mēs esam lielākā uzņēmuma grupa Eiropā ar 15 laboratorijām, ar vairāk nekā 1300 sadarbības klīnikām, kurās var veikt terapijas. Un, protams, ar tik lielu grupas uzņēmumu skaitu un apjomu mēs esam 3. lielākie pasaulē. Tātad, saprotat, ka mūsu apjoms ir diezgan liels. Un jo mēs esam lielāki, jo mēs esam, teiksim, vairāk un plašāk, jo mums ir lielākas iespējas atrast tādas individualizētas pieejas gan katram klientam, gan terapijai. Un tātad 24/7 mēs uzraugam to materiālu, kas tiek paņemts, kas tiek saglabāts, un principā visu procesu. Kvalitātes vadība mums ir ļoti augstā līmenī. Jā, tagad es jūs atkal aicināšu drusciņi padarboties interaktīvi. Man ļoti gribas zināt, man gribas dabūt atbildes uz dažiem jautājumiem. Ierakstiet čatiņā, pavisam vienkārši ierakstiet čatiņā tikai plusiņu vai mīnusiņu, neko vairāk varat nerakstīt. Kuram no jums ģimenē ir automašīna? Rakstiet čatiņā. Ir. Super. Kādam ir? Ļoti labi. Otrs jautājums. Atkal plusiņš, mīnusiņš. Kurš savai automašīnai pērk podsta apdrošināšanu? Atkal plusiņš, mīnusiņš. Pērkat vai nepērk? Pērk. Jā. Tā jau man likās. Tāpēc, ka podsta ir obligātā apdrošināšana, bez kuras jūs vienkārši ar mašīnu pat nedrīkstat braukt. Tad ir 3. jautājums.
kurš papildus octei savai automašīnai pērk arī kasko? Aha! Tomēr nepērkat. Labi, interesanti, bet ir cilvēki, kas pērk. Jo, jā, es nezinu, kāda ir jūsu iemesli, bet piekritīšu, ka kasko ir papildus apdrošināšana. Tā ir absolūti neobligāta, tas nav jādara, bet ir cilvēki, ir diezgan daudz cilvēku, kas izvēlas to darīt, jo ko dara kasko? Ja octa ir obligāts pienākums, kas mums visiem ir jādara, tad kasko savukārt ir kaut kas tāds, kas tāds kā drošības spilventiņš. Tas iedod papildu sirdsmieru tajā, tai tīri teorētiskai situācijai, kura kādreiz varētu notikt. Es zinu ļoti, ļoti daudz cilvēku, kur tiešām arī iegādājas kasko, jo kasko nosedz kaut kādas tādas lietas automašīnai, kuras nenosedz octa. Un jebkurā gadījumā mēs visi ikdienā rūpējamies par savām automašīnām. Tāpēc, ka automašīna tā vairs nav nekāda ekstra, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir absolūti nepieciešams, un mēs vēlamies, lai šis palīga līdzeklis, jāsaka tā, lai šis instruments mums strādātu tad, kad mums to vajag, tā kā mums to vajag, respektīvi, lai mēs varētu aizbraukt tur, kur mēs gribam, tad, kad mēs to gribam, un tieši tādā veidā, kā mēs to gribam. Tātad mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šī automašīna mums strādātu, lai viņa būtu labā tehniskā stāvoklī, lai viņai būtu visas vajadzīgās atļaujas braukt ar šo mašīnu. Un tam mērķim mēs droši vien ļoti daudz cilvēku iegūda arī diezgan liels līdzekļus, jo, lai mašīna arī būtu labā tehniskajā stāvoklī, visticamāk, ka mēs regulāri arī vedam uz tehnisko apskatu, kas mums ir obligāti atkal jādara, bet, lai pirms aizvest uz tehnisko apskatu, mēs vienmēr noteikti padomājam arī par to, ka vajadzētu aizvest uz servisu un pārbaudīt, lai tehnisko apskatu iziet ar pirmo piegājienu, lai mums mašīnai viss ir kārtībā. Tad mēs iegūdam diezgan daudz līdzekļus tieši, lai tā mašīna darītu to, ko mēs gribam, tad, kad mēs to gribam. Tieši tādā pašā formā. Ja mēs daudz līdzekļus iegūdam tieši lietās, tad kas notiek ar mūsu veselību? Kā ir ar mūsu veselību? Mēs par to ikdienā rūpējamies, visticamāk, mēs rūpējamies par mūsu higienu, mēs rūpējamies par to, lai mums nekas nesāpētu vairāk vai mazāk, bet mēs pārāk, liela daļa cilvēku pārāk daudz nedomā par nākotni. Mēs tagad dzīvojam šobrīd, mēs baudām dzīvi, mēs esam laimīgi, mums šķiet, ka visa dzīve mums vēl ir priekšā, un ar mums viss būs labi. Un tas patiešām tā arī. Bet mēs savu dzīves grāmatu lasām pa lapiņai, pa vienai dienai. Un mēs nevaram izlasīt no sākuma līdz beigām un uzzināt, kādus dzīves līkločus iespējams, tikai iespējams, varētu mūsu dzīvi tā kā mest. Tāpēc, ja mums ir iespēja šodien vai tajā brīdī, kad rodas jauna dzīvība, parūpēties par sevi un savu ģimeni nākotnē, tā teikt, nopirkt ģimenei kasko, līdzīgi kā šajā slaidiņā, tad tas būtu kaut kas tāds, ko mēs varētu izmantot gadījumam, par kuru mēs vispār pat negribam domāt, bet kurš tīri teorētiski varētu notikt. Un tad man ir jautājums, ja tāda iespēja ir, vai mēs esam gatavi palaist vējā šo mirkli? Aicinu jūs vienkārši padomāt, kas ir jūsu kasko? Kas ir jūsu drošības spilvens? Kas ir tas, ko jūs kādreiz varbūt varētu izmantot situācijā, kad visi striķi trūkst, bet jums ir vēl viens drošības spilventiņš, uz kura nokrist, lai nesasistos. Paldies par uzmanību! Es priecājos, ka jūs bijāt šeit, ka jūs arī interaktīvi ar mani darbojāties. Es patiešām par to priecājos un pateicos jums par uzmanību. Ja jums ir kādi jautājumi, tad šis ir tas brīdis, kad jautājums varat uzdot, jo varat ieslēgt mikrofonus. Es priecāšos, ja ieslēgsiet arī kameras, jo mums šodien piedalās arī daktori, jo jums ir kādi medicīnas jautājumi, jūs noteiktos jautājumus varat uzdot, ja jums ir jautājumi par kaut ko no tā, ko es stāstīju, varbūt kaut kas palika neskaidrs, arī droši varat jautāt. Un vēl papildus šajā slaidiņā jūs varat redzēt, ka tikai šīs prezentācijas dalībniecēm jums ir pieejama akcija.
Aizpildot pieteikumu anketu līdz 24. martam, jūs varat saņemt atlaidi. Tātad 20% pamatmaksai. Tas ir rēķins, kuru jūs varat iesniegt valsts ieņēmuma dienestā un saņemt atpakaļ nodokļu pārmaksu, un jūs varat saņemt vienu uzglabāšanas gadu bez maksas. Mana kolēģe Kristīna, kur šobrīd ir parādījusies ekrānā, paldies tev! Viņa jums nosūtīs pēc šīs prezentācijas, pēc mūsu tikšanās, viņa nosūtīs jums e-pastiņu arī vēl papildus ar šo te informāciju, tā kā jums būs drusciņa laika vēl padomāt. Tā kā paldies jums, apturu prezentāciju, un ja nevēlaties slēgt iekšā mikrofonu vai kameru, droši varat savu jautājumu ierakstīt čatiņā. Jā, Ilze, paldies. Paldies, jā, ka jums, es ceru, ka noderēja tas, ko es stāstīju. Bet, ja jums ir kādi jautājumi, noteikti izmantojiet šobrīd to iespēju, jo mēs ar doktori varam atbildēt uz šiem jautājumiem. Gan jau, ka jums ir kāds jautājums. Droši nekautrējieties. Jā, domāju, ir grūti saprast, vai kāds tagad raksta jautājumu vai neraksta. Tāpēc varbūt kādu mirkli varam pagaidīt. Ja negribat rakstīt jautājumus šodien šeit un tagad, tad mēs vien jautājumu nav super. Līgai viss ir skaidrs, izcili. Bet jebkurā gadījumā, ja kaut kādā brīdī rodas jautājumi, mēs esam jūsu rīcībā, droši rakstiet mums. Slaidiņā bija informācija, ja nevarat atrast. Vai var līgumu noslēgt attālināti? Kā jūs to domājat, attālināti? Ja ir elektroniskais paraksts, mēs varam līgumu parakstīt ar elektronisko parakstu. Ja ir jautājumi, mēs varam jautājumus izrunāt arī čatiņā, varam nosūtīt līgumu arī pastu. Tā kā, jā, ir dažādi, ir dažādi varianti. Mēs pielāgojamies jaunajām cilvēku tendencēm un ja rodas tāda nepieciešamība, kur Latvijā tiek veikta ārstēšana ar cilmes šūnām, jā, sirsnīgs paldies, Jeļena, par jūsu jautājumu. Diemžēl Latvijā terapiju nevar izmantot. Mēs to varam darīt Polijā vai kādā citā Eiropas valstī, jo Latvijā nav neviena klīnika, kura būtu akreditēta šādu materiālu izmantot un nav apmācīta speciālistu. Tā gan, diemžēl, tā tas šobrīd ir. Tāpēc mēs priecājamies, ka mums ir tik daudz partneri, ar kuriem mēs varam sarunāt, uz kurien jūs varat doties. Tātad mūsu Latvijas pacienti var doties uz citām slimnīcām, uz citām klīnikām ārstēties. Ļoti, ļoti gribas cerēt, ka Latvijā kādu reizi atvērs kādu klīniku un kāds no speciālistiem sapratīs, cik tas ir būtiski arī Latvijā. Latvijas cilvēkiem saņem šo materiālu un terapiju. Bet, pagaidām tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Jā, tas būtu īstenībā jautājums tieši speciālistiem, transplantologiem, hematologiem. Es pieņemu, ka tas ir saistīts ar diezgan lielo birokrātiju, diezgan sarežģīto procedūru, kā to izdarīt. Tā kā jā, tie ir no juridiskās puses. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai varētu būt, ka ārstēšanai nav pietiekami daudz sasaldētu cilmes šūnu? Te es došu vārdu mūsu doktorei. Doktori noteikti precīzāk izstāstīs. Jā, dod vārdu doktorei, Ines. Jā, es atvainojos par teiksim, to cilmes šūnu daudzumu, kas tiek saglabāts un par to pielietojumu. Un tas man liet nāk ar tāds mīts līdzi no iepriekšējiem laikiem, ka tur jau to cilmes šūnu ir tik maz, ka tur nepietiks ārstēšanai, ka tur pietiks tikai maza bērniņa ārstēšanai. Un tas bija tas mīts, kas varbūt ir par asins cilmes šūnām. Un asins cilmes šūnas arī parasti vienā ārstēšanas reizē, lai cik tur būtu daudz to cilmes šūnu, viņas arī tiek izmantotas. Ja? Viņas mūsdienās mēs mākam pavairot asins cilmes šūnas, tā kā vairs nav nozīme, cik daudz mums ir izdevies izdalīt, saglabāt. Ja tātad, teiksim, ja mums viņas liekas, kad ir neliels daudzums un mēs mākam pavairot,
Un mēs mākam kombinēt ar citiem asins, teiksim, cilmšūnu iegūs veidiem, ja, tātad kombinētas terapijas. Tā kā tas varbūt ir ja mēs runājam par asins materiālu, ja viņš ir tāds pie asins vēžiem parasti izmantojams un parasti tad arī vienā tajā ārstēšanas reizē tas asins materiāls tiek izlietots viss. Ja mēs runājam par mezenhimālajām šūnām, tad tur mums ir 5 tādi mazi konteinerīši, kā es vienmēr saku, kā mans mazais pirkstiņš. Līdz ar to mums ir 5 ārstēšanas reizēm, situācijām, 5 nelabvēlīgām. Un ar mezenhimālajām šūnām šis materiāls, kas mums glabājās, viņš ir jāliek vēl uz barotnēm, jāpavairo, jo pie katras diagnozes ir kaut kāds noteikts šūnu daudzums, kas mums ir vajadzīgs, ja? Un viņas ir gatavas augt un vairoties un dalīties, un tad līdz ar to mēs viņas izaudzējam līdz tam nepieciešamajam daudzumam, un tad vēl no tā visa sagatavojam preparātu, kur mēs varam ievadīt cilvēkam. Tā kā par mezenhimālajām šūnām runājot, nav ierobežojumi, ka mums nepietiktu, plus mums vēl pietiek 5 tādām nelabvēlīgām situācijām. Ja, tā kā tā būtu atbilde par daudzumu, un vai mums viņš pietiks nākotnē. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vēl, teiksim, vēl varētu būt tad jautājums pie tās pašas praktiskās puses par to sadarību, vai ne, vai kam vajag sadarību, nevajag sadarību, un vai visi ģimenē varēs izmantot, ja, jo mēs runājam tā kā par ģimenes materiālu, kad šī gadījumā mazais bērniņš, kuru mēs gaidām, rūpējas par visu ģimeni. Un tad es vienmēr stāstu, kad ģimene ir pats mazulītis, viņam ir brāļi, māsas, viņam ir mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, un bērniņam būs viņa paša bērniņa, ja, tāda vertikāla ģimene. Un tas nozīmē, ka mēs ne tikai par mazulīšu dzīves gājumu rūpējamies, bet mēs rūpējamies paši par savu veselību, par bērniņu, par viņa brāļiem, māsām. Ja. Tas ir tas ģimenes drošības spilventiņš, ko mēs kādreiz pieminam. To man tā kā gribējās vēl, jo tādi jautājumi bieži vien tiek uzdoti, un tā būtu varbūt atbilde. Paldies, doktor, par papildinājumu. Tiešām ļoti vērtīgs papildinājums. Vismaz, lai viestu kādu skaidrību, jā, vairāk par to sadarību. Es tik neiedziļinājos tajā jautājumā. Ja vairāk nevienam jautājumu nav, tad paldies liels par uzmanību. Un, jā, iegūstiet vairāk informāciju, maksimāli daudz informāciju, lai jūs patiešām izsvērtu un tādu ļoti, ļoti noteiktu lēmumu pieņemtu, lai kāds tas lēmums arī būtu, tas paliek jūsu ziņā, bet lai jums ir skaidrs un, ja pieņemat lēmumu par vai pret, lai nav pēc tam, lai nav tādas situācijas, ka pēc tam jākož pirstos un jānožēlo, ka es izdarīju tā vai citādi, pilnīgi vienalga, kurā virzienā jūs pieņemsiet lēmumu. Lai jums ir lieliska diena, lai jums viss izdodas viegli un ar prieku, un ja esat bērniņa gaidībā, lai šis posms ir fantastisks, mierīgs, priecīgs un lai nav nekādu pārsteigumu, nepatīkamu, lai tikai pozitīvu pārsteigumu. Tā kā lai jums ir veiksmīga diena.